Veiciens arī tiem, kas skatās ierakstā. Mani sauc Līta Spūle. Ar Čogan kompāniju kopā esmu jau vairāk kā 2 gadus. Un šo 2 gadu laikā esmu ne tikai augusi kā līderi, bet arī izveidojusi un vadu komandu ar vairāk kā 200 partneriem. Mana galvenā misija ir palīdzēt cilvēkiem. Un ne tikai savai tīkla mārketinga komandai, ar kuru mēs augam un kopā attīstamies, bet arī cilvēkiem uzlabot viņu dzīves kvalitāti, uzlabot gan savu veselību, gan finansiālo stāvokli. Pēc pamatprofesijas es esmu zobu higiēniste, kas agrāk strādāja 5 dienas nedēļā. Pateicoties Čogan un tīkla mārketingam, es strādāju tikai 5 reizes mēnesī, un tas ir milzīgs iegūms man, jo man ir vairāk laika sev, manai ģimenei un manai komandai, ar kuru, kā jau es minēju, kopā mēs augam patstāvīgi un attīstamies. Tāpatās arī Čogan man ir devis daudz foršu produktu, kvalitatīvu produktu, un ne tikai pateicoties arī šim tīkla mārketingam un šai kompānijai, es esmu Es esmu sākusi dzīvot arī brīvāk, protams, un piepildīt savus sapņus. Un, protams, kad es arī palīdzu citiem darīt to pašu. Tāpēc es ticu, ka ik viens no mums ir pelnījis tādu dzīvi, kādu mēs gribam, par tādu, kādu mēs sapņojam. Un šis var būt tas mazais puzles gabaliņš, kurš jums var palīdzēt salikties vietā un sākt pirmo soli spērt pretī tai jūsu tam ceļam, tai dzīvei, par kuru jūs esat sapņojuši un kuru gribat realizēt. Paldies tiem visiem, kas ir šodien pieslēgušies. Paldies tev, ka tu skaties šo ierakstu. Un sāksim. Šodien es jums stāstīšu tātad par Čogan kompāniju, par biznesa iespējām un par produktiem. Kā jau es tikko izstāstīju, Līta Spūli, kas grib ar piesakot Instagramā. Es ļoti priecājos par katru jauno sekotāju patiešām un labajiem vārdiem un visu pārējo, ko jūs man dienā dodat. Un tāpat tās arī esmu izveidojusi arī savu mājaslapu goldrai.lv, kur arī vairāk var uzzināt par manu stāstu un arī komandas partneriem. Kas tad ir šī te kompānija Čogan? Tā tika dibināta 2013. gadā Itālijā. Sākotnēji tas bija vienkārši mažs veikaliņš, kur dibinātājs Michelangelo savā piemājas pagrabiņā jauca smaržas un tās izplatīja un pārdeva. Pēc tam šī kompānija kļuva par tīkla mārketinga kompāniju 2017. gadā, un tajā brīdī jau ļoti strauja izaugsme bija. Ir vairāk nekā 200 darbinieku ražošanā un administrācijā. Pārdošanas stratēģija ir tīkla mārketings. Ja? MLM tas ir multilevel marketing. Ja jūs redzat šos 3 burtus, tad jums ir skaidrs. Un, protams, kad ir vairāk nekā 400,000 klientu un konsultantu visā Eiropā, galvenokārt Vācija, Francija, Itālija, Beļģija un, protams, arī mūsu mīļā Latvija. Kāpēc šī izaugsme ir tik strauja bijusi no 17. līdz 19. gadam? Jo, kā jau teicu, 17. gadā Čogan kompānija kļuva par tīkla mārketinga kompāniju. Nu, Čogan vispār kā tāds ir lielākā Itālijas plaša patēriņu preču kompānija. Mēs piedāvājam daudz un dažādu produktu, vairāk kā 4000. Viss, kas mums ikdienā ir nepieciešams pa lielam, ja? Un par to mēs tūlītās arī runāsim par šiem produktiem. Un kā tad izskatās šis apgrozījums, kāds arī ir bijis pateicoties tīkla mārketingam. Tātad 2013. gads nemaz šeit nav uzskaitīts, kad bija pats sākums. 2015. gadā es saprotu tā, kad ir bijis, kad viņa ir kļuvusi par tīkla mārketinga kompāniju Čogan tikai Itālijā, un tad jau ir sācies tas apgrozījums. Un šogad mēs svinēsim 10 gadus, kopš Čogan ir tīkla mārketingā, tātad šeit 15. gadā tikai Itālijas robežās. Pēc tam 17. gadā izgāja ārpus šīs Itālijas, tātad pa visu Eiropu kā tīkla mārketings, un ja jūs redzat, kāda ir šī izaugsme. Grandioza, un šie te cipari ir apgrozījums gadā miljonos eiro. Ja, tā kā šāds te milzīga izaugsme šai kompānijai. Kāda ir šī panākuma atslēga? Nekāds noslēpums. Lielas augstas kvalitātes produkti, kas ir ražoti Itālijā, biosertificēti. Mums ir ļoti liela daļa produktu, kas ir tiešām ar šo biosertifikālijā certifikātu. Produkti ir vegānu certificēti, arī ne visi, bet daļa, kas ir arī ķermeņa kopšanai un arī uzturu bagātinātāji, kas tātad ir paredzēts speciāli vegāniem. Un šis biosertifikāts ir ļoti
tāds labs zīmogs mūsu produktam, jo pārsvarā mūsu šie te visi ķermeņa kopšanas produkti, šampūni, dušas želējas, viss pārsvarā ir uz augu eļu bāzes. Ja, ja papēta tos sastāvus, tad var redzēt, cik fantastisks tas ir. Nu, un, protams, šie produkti nav testēti uz dzīvniekiem. Inovatīvā pārdošanas stratēģija, kā atšķirās tīkla mārketings no parastās uzņēmēja darbības, kas balstīta uz tradicionālo mārketingu. Tad man vislabāk patīk šo salīdzināt tā, ka uzņēmēja darbība, kas ir ar tradicionālo mārketingu, tā tad ļoti lieli miljoni katru dienu tiek tērēti miljoni tam, lai reklamētu kādu produktu vai uzņēmumu. Proti, jūs redzat arī, pieņemsim tās pašas smaržu reklāmas, Stokmana lielā siena, visa noklāta ar šo reklāmu, es pat negribu iedomāties, cik viņa miljonus maksā. Tāpat tās visi skatlogi, visas reklāmas televīzijās, radio reklāmas un vispārējais maksā vairākus tūkstošus. Tas nav tā, ka samaksāšu 20 eiro un tagad mani pareklamēs kaut vai tas pats rādio. Par šo noteikti Olivija var piebilst, kas arī mums ir šodien pieslēgusies, jo tās reklāmas ir ļoti, ļoti dārgas. Atšķirības starp tīkla mārketinga biznesu. Katru dienu šie te miljoni tiek tērēti mums, jo mēs esam tā reklāma, mēs esam tā interneta reklāma, mēs esam tā sponsorētā reklāma, varētu teikt, kas vienkārši lieto produktu, bauda uz sevis šo produktu un vienkārši par to stāsta. Tam nav jābūt obligāti sociālajos mēdījos, tam nav jābūt vispār online. Jūs ejat pa ielu, jūs labi smaržojat, iespējams, kāds drosmīgs cilvēks garām gājējs nevis tikai pie sevis nodomās, saka, Dievs, cik tā sieviete labi nosmaržoja, bet viņš jūs apstādinās un paprasīs, kas tās ir par smaržām, vai kāpēc tu tik labi izskaties, kāpēc tava āda tā staro, kāpēc tev ir tik kopts ķermenis un vispārējais, tāpēc, ka es lietoju šos produktus dienā un saprotat, caur šo visu mēs produktu pārdodam un kompānija mums par to samaksā. Tā ir tā lielākā atšķirība tradicionālajiem biznesam no tīkla mārketinga biznesa. Galvenais čogan partneris ir Sozio, un Sozio ir lielākais Francijas arī plašā spektra patēriņa produktu kompānija, kura tātad arī glabā, ražo, veido šīs te smaržu esences, no kā ir gatavotas mūsu foršās, smaržīgās, kvalitatīvās Olfa Zeta smaržas. Šīs te rūpnīca, viena no lielākajām smaržu esenču rūpnīcām Francijā, iepērk tātad šīs smaržas, un no šajā rūpnīcā nāk un iepērkās visi populārie pasaules brendi. Tādi kā Tom Ford un vispārējais, viņi vienkārši nāk uz šo pašu rūpnīcu un pērk tās pašas eļu esences, kas ir mums čogan, mūsu Olfa Zeta aromātos. Ja? Un, protams, ka šis ir globāls pārbaudīts smaržu esenču piegādātājs, un par cik mums ir līgums ar šo smaržu esenču piegādātāju, tad mēs dabūjam arī šīs smaržas, kuras tiek atgādātas uz Itāliju, mūsu rūpnīcās, salietas lielās smaržu cisternās, viņas tur stāv, gatavojās šīs smaržas, un tad viņas tiek pildītas pudelītēs, un tad viņas tiek izlaistas un nonāk līdz mums. Tas process ir sarežģīts, jo tiklīdz kāds iztērē, mēs izpērkam, pieņemsim, smaržas, kas mums ir 133. populārākās smaržas šobrīd, viņas izķer nenormālā ātrumā, kompānijai atkal uz mēnesi viņas ir out of stock, jo atkal ir jāpiepilda milzīgā cisterna, atkal tām smaržām jāstāv jānogatavojās, tad viņas sapilda pudelītēs un tikai pēc tam viņas var nonākt pie mums. Tas process ir ļoti sarežģīts, jo sastāvs arī nav visai vienkāršs, un parunāsim noteikti arī par šo sastāvu, kāpēc tās smaržas ir tik ļoti, ļoti pieprasītas. Lūk, arī vizuālais uzskats, ka tātad pasaulē zināmie brendi iepērkās tieši šajā pašā rūpnīcā, un Čoganam tātad arī līgums ar esenču piegādi. Uzreiz teikt, nav kopijas, tie nav pakaļdarinājumi, tā iemesla pēc, kad tātad brendam ir patents, smaržām nav patenta. Un līdz ar to visi, kas prot uzjaukt līdzīgas smaržas, kas ir, pieņemsim, tiem brendiem, jūs visi to drīkstat darīt, jo tam nav patenta, bet jūs nedrīkstat, pieņemsim, veikt šīs kopijas vai pakaļdarinājumus un pārdot tādā pašā pudelē ar tādu pašu nosaukumu, tas uzreiz ir pārkāpums. Un tieši šī iemesla pēc tātad mūsu smaržas ir oriģinālās čogan, jeb Olfa Zeta smaržas, kuras ir ļoti līdzīgas tātad šiem pasaules zināmajiem brendiem, jeb iedvesmotas no šiem brendiem. Un atšķirās arī sastāvs šīm smaržām, un līdz ar to tāpēc dažkārt arī klienti saka, nu viņas nav tādas pašas kā manas tās smaržas, un tad mums ir jāmāk izskaidrot, ka jā, mums ir pilnīgi atšķirīgs šis te sastāvs, jo kā tad atšķirās smaržas vispār kopumā?
Ko jūs lietojat savā ikdienā pēc šīs Zoom apmācībām? Vai, ja tagad ir par rokai jūsu smaržas, paskatieties, kas ir rakstīts uz jūsu smaržu pudelīs. Vai tas ir eudesolīda, vai eudekologna, vai eudetoileta, vai eudeparfjūma? Kāda tad ir šī atšķirība starp šīm smaržām? Eudesolīda ir ļoti, Jo, ļoti koncentrācijas. Nezinu, vai man ir redzams ekrānā, bet nu es parādīšu, jo es esmu izslēgusi. Ja mēs skatāmies uz pudelīti smaržu, tur knapi, knapi 1% ir tā smaržu esence, kas knapi, knapi nosedz tātad to smaržu pudelītes dibanu. Šeit pat ir uzzīmēts par daudz bišķiņa, ja? Bet knapi 1% un līdz ar to tā smaržu noturība būs mazāk kā 2 stundas. Un eudesolīdi nozīmē, ka tas ir ūdens. Eu no franču valodas ir ūdens. Un tātad te būs pievienots vēl papildus ūdens un spirts, un līdz ar to tā noturība būs principā nekāda. Nākamais eudekologne, ja, ir līdz 2 stundām tā noturība. 3 līdz 5% atkal knapi, 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 kaut kas tur pudeles apakšiņā ir tā smaržu esence, pārējais ir spirts un ūdens. Eudetoilet, jeb toaletes ūdens, 2 līdz 3 stundu noturība, 6 līdz 8%. Atkal te bildē, ja mēs skatāmies te kaut kur šeit, 6, 8%, knapi, knapi ir tā smaržu esence, pārējais atkal ir spirts, un ja ir rakstīts EUD, tas nozīmē, ka tas būs smaržu ūdens, tātad tur ir pievienots arī šis te ūdens sastāvā. Nu, lūk, un tas pats ir EUD parfjūm, arī smaržu ūdens, noturība 4 līdz 5 stundas, esence ir tikai 10 līdz 14%. Kaut kur šitien te knapi, knapi, knapi arī. Euda parfjūma man likās agrāk, ka tā ir augstākā iespējamā koncentrācija. Man likās, ja man ir euda parfjūma, tad es esmu dabūjusi sev riktīgi labās smaržas, ja, bet īstenībā tādi nav. Šobrīd es to saprotu, jo ar ko tad atšķirās mūsu šīs te čogan jeb alfa zeta smaržas? Tas ir ekstrakt de parfjūmu. Un redzat, tur nav eude ekstrakt vai kaut kā tā, bet tas ir ekstrakt de parfjūmu. Un tas nozīmē to, ka mūsu smaržās nav pievienots ūdens, ir denaturēts viss biospirts, ir sagatavota. mazam nejūt, un noturība tā tad būs 8 līdz 10 stundas, tā iemesla pēc, ka 30%, jeb trešā daļa no pudelītes ir tā smaržu esence iekšā, ja? Ja mēs skatāmies uz pudeli, tad trešā daļa ir pievienota ar smaržu esenci, un pārējais ir denaturēts. Nekāda ūdens vispār tur nav. To tās smaržas ir ļoti intensīvas, izteiktas, skaistas un ļoti, ļoti baudāmas. Un tā noturība patiešām ir tāda, un es no pieredzes varu teikt, ka ir tādas diezgan stipras, īpaši luks klases smaržas, kurām ir tādas arī smagnējas tās notis, tādas, nu, izteiksmīgas, tādas, tās no drēbēm pat nevar izmazgāt īsti, ja, dažkārt pat 2 reiz, 3 reizes jāmazgā šīs drēbes, un tad jūs saprotat, cik izteiksmīgas viņas ir. Un mans piemērs arī ar 118. aromātu, kas man ļoti, ļoti patīk, un es viņu lietoju parasti ziemas laikā, un es viņu biju uzpūtusi uz kažoka, tas kažoks nostāvēja visu ziemu, tātad visu vasaru skapī, un es šajā sezonā viņu izņēmu no skapja, un es vienkārši jūtu to smaržu vēl joprojām, un uz pirmo man likās, saka, Dievs, kas tik labi smaržo? Un tikai tad es sapratu, ka tās ir tās smaržas, ko es spūtu ziemas laikā iekšā, un viņas vēl joprojām, tātad pēc visas vasaras sezonas vēl joprojām smaržoja. Noteikti ir jāizmēģina, lai jūs saprastu, par ko es te runāju. Kā jau minēju, sastāvā ir 30% smaržu esence, denaturēts augu spirts. Tātad tas, ko mēs parasti smaržās jūtam, kad uzpūd un tāds pilnīgi spirta cirties degunā, tas ir tas mākslīgais sintētiskais spirts. Mums tāda nav, mums ir denaturēts jau augstspirts un nav pievienots ūdens. Un, protams, šīs te visas sastāvdaļas ir ādai drošas, ilgnoturīgas un klientu un mūsu partneru iemīlētas. Kā izskatās mūsu šīs te alfa zetas mažu flakoniņi? Tie ir rebrandingotie, vēl joprojām ir pieejami arī vecie iepakojumi, kas ir iespējams jau esat arī kaut kur redzējuši, taču mēs jau fokusējamies uz to, ka lēnu garu, nu patiesībā diezgan strauji nevis lēnu garu, visi smaržu flakoni tiek nomainīti uz jaunajiem rebrandingotajiem smaržu flakoniem, kas ir pieejami, pieņemsim, sieviešu, uniseksu un vīriešu aromāti. Klasiskie ir pieejami gan 30 ml tilpumā, gan 70 ml tilpumā. Varbūt viens un tas pats aromāts. Tāpat tās ir arī 15 ml flakons. Es te rādu kaut ko, bet es nezinu, vai jūs man vispār redzat. Bet jūs varētu ierakstīt kā čatiņā, vai mani redz tajā brīdī, kad es te kaut ko rādu. Redz, super. Tad ir šāds te vēl 15 ml flakons. Tātad visas smaržas, ko jūs arī iegādājaties, jūs vienmēr varat iegādāties arī šādu te 15 ml flakonu, kas izskatās šādi te, un viņš ieliekās vienkārši iekšā tajā patroniņā, un jums ir ļoti, ļoti šis smuks smaržos 133.
Un jums ir ļoti ērti viņu vienkārši šādi te paņemt līdzi somiņā, visur, kur jūs dodaties, lai nav jāņem līdzi visa pudelīte. Ja? Un šobrīd, pērkot 70 ml, dāvanā nāk tie 15 ml, tas flakoniņš, kas ir iekšā, un tad atsevišķi ir jānopērk tikai šis futlārīts, kuram arī ir dažādi dizaini. Un tad tas futlārs ir vairāk kārt lietojams, kā es rādīju, jūs vienkārši izņemat to flakoniņu, viņu pēc tam nomainat, ieliekat atpakaļ pavisam citu jaunu. Un tad ir luks klases smaržas, kuras ir šajās te smukajās dažādāku krāsu pudelītēs. Un luks klases smaržas būs ar izteiktākām esencēm, tādas, es teiktu, vairāk uz nišas aromātiem tendētas, un tā noturība pavisam noteikti arī būs ļoti, ļoti izteikta. Protams, smaržu noturību nosaka arī tās, kādas notis tiek pievienotas šajās smaržās. Ja tie būs vieglie citrusīgie jūras aromāti, viņi ātrāk izgarosies. Ja tie būs luks klases, kur būs tāds nopietnākas dzintari un visi pārējās notis, tas būs ilgnoturīgāks. Ja? Tā kā noteikti ir jāiepazīstās ar šīm Strogana Olfa zetes maržām, lai jūs saprastu, par ko mēs šeit vispār runājam. Kāds ir vispār šis produktu piedāvājums? Kā es minēju, vairāk kā 4000 produktu, plašs šis te piedāvājums, un visi šie produkti, protams, tiek izgatavoti no augstas kvalitātes sastāvdaļām. Papildus smaržām ir vēl, protams, kad sejas matu kopšanas līdzekļi, dekoratīvā kosmētika, ķermeņa kopšanas līdzekļi, tīrīšanas līdzekļi, kas ir domāti telpu kopšanai. Tāpat arī plašā piedāvājumā uztur bagātinātāji, zīdaiņa bērnu preces, maidzīvnieku preces, arī dažādi kūpinājumi, jeb desas, par ko es šodien arī jums pastāstīšu, rotas lietas, kafija un daudz, daudz kas cits. Un visus šos produktus var apskatīt mūsu preču katalogā. Tiem, kam vēl tāds nav, droši jautājiet tam, kas jūs uzaicināja šo prezentāciju, lai jums atsūta digitālo produktu katalogu, un jūs droši arī ar to varat iepazīties. Apskatīsim visus šos te produktus, ātri skrienot pāri, neiedziļinoties ļoti. Tātad, kā es minēju, sejas kopšanas līnija. Sejas kopšanas līnijā jūs atradīsiet daudz dažādus produktus, sākot ar to, ka jūs nomazgājat to seju, pēc tam micelārais ūdens, sejas toniks, sejas maska, krēmi, serumi, pieniņi, skrubīši, īsāk sakot, viss, kas jums ir nepieciešams sejas kopšanai. Tāpat tās arī visi šie produkti iedalās dažādās līnijās. Pieņemsim, šīs te būs ar salicila skābi, kas ir paredzēta problemātiskai taukainai, pumpainai, pūtīšu skartai, aknes skartai ādai. Ļoti labi rezultāti. Tāpat tās arī, pieņemsim, šis te toniks, redzat, tās ir tādas brūnganas tās līnijas. Atkal, tur būs cita tā līnija. Pieņemsim, šī zilā atkal ir ar kolagēnu un hialuronu skābi. Fantastiski produkti vienkārši. Un tā es varu daudz, daudz turpināt. Mēs pieskarsimies vairākām līnijām, un tad jūs redzēsiet arī to, ka ir ļoti plašā piedāvājumā. Tāpat tās arī ķermeņa kopšanas līnija, kas sevī ietver daudz un dažādus anticelulīta krēmus, kas būs vai nu bez jebkādas sajūtiņām, tad ir sildošie, karsējošie, atvēsinošie, daudz un dažādi, un ļoti labus rezultātus uzrāda. Es pat arī lietoju ikdienā, man ļoti, ļoti patīk, tā āda vienmēr tāda tvirta forša. Tāpat tās deo krēmi, kas ir pret svīšanas krēmi, ir šāds, kas vienkārši smērējās kā krēms iekšā, un šis jaunais, es vienkārši par viņu fanoju, staroju, viņu nesen tikai atklāju. Viņš ir izsmidzināms, bet viņš ir tā kā slapjš izsmidzināms tāds, viņš ātri iesūcās, nožūst, viņš smaržo tik delikāti, tik skaisti, tik sievišķīgi, un viņš ļoti, ļoti forši arī nomāc tos aromātus un pret svīšanu. Produkts iesaku no šīs izmēģināt visiem. Tāpat tās pieņemsim ķermeņa kopšanai šīs sviests ar mandaļiem, ar visiem sausumiem, visam. Signe, lūdzu, izslēdz mikrofonu, paldies. Kas dar visiem sausiem, pieņemsim sausi, elkoņi, ceļi, pēdas, izteikti tādu sausumu. Mēs lūpām ļoti viņu smērējam, man ļoti, ļoti patīk šīs sviests. Tāpat tās daudz un dažādas dušas želejas, kas būs vai no aromātu, tādu pašu kā smaržu aromāts. Jūs lietojat smaržas, var dabūt arī tādus 10 dažādus aromātus ar šīm te dušas želejām. Tad ir luks klases, kur pat ir luks, tātad šis 118. numurs, ko es minēju, arī ļoti skaists aromāts, ir pieejams arī tātad dušas želejā. Tad ir daudz un dažādi vēl, pieņemsim, atvēsinoši, kas vasarā vispār ir kaifīga, kas ir ar mentolu, un viņi tiešām dod tādu ļoti, ļoti atvēsinošu šo te efektu, un ķermeņa krēms šeit, piemēram, ar kokosriekstiem ir uzzīmēts. Visiem tiem, kam patīk kokosriekstu krēmi, šis jums ir must have. Un papildus tam visam vēl papildus ir šīs eļļas, kā es minēju, pieņemsim, arganeļa, vitamīns E, daudziem ir zīda proteīni klāt, un viss kaut kas, kas palīdz uzlabot to mūsu ādas stāvokli, lai tā būtu ļoti, ļoti skaista. Līnija ar reizeļa pienu.
Es nezinu, vai kāds no jums ir dzirdējis kādreiz par ēzeļu pienu, tie, kas nav partneri un visādi citādi, jo man tas bija jaunums atnākot uz Čoganis, pirms tam īsti nezināju ēzeļu piens. Tad es biju ceļojumā uz Kipru, un tad es sapratu, cik viņiem svēts, viņiem tiešām ēzelis ir svētais dzīvnieks, jo viņš dod pienu, no kā viņi ražo skaistumkopšanas produktus, ko ļoti iepērk turisti, un tas, protams, viņiem dod lielu labumu. Un tas bija priecīgi ieraudzīt tātad mūsu čogana arī šos te ēzeļu piena produktus. Papētot viņus dziļāk, es sapratu, ka viņi tiešām ir fantastiski. Viņi ir ļoti izteiktai sausai ādai. Viņi ir ādai, kam ir tendence tātad novecot jau, un visādi citādi viņš mīkstina, viņš mitrina, viņš pabaro, viņš uztaisa tiešām tādu maigu, skaistu to ādu. Un nevelti ir šī leģenda, ka Kleopatra arī peldējās ēzeļa piena vannās. Visi saka piena vannās, vienkārši neviens nenosauc to, ka tas ir ēzeļa piens. Un ēzeļa piens, starp citu, ir pielīdzināms mātes krūts pienam. Tā viņa arī saka, es tad, kad biju tajā Kiprā, viņa man deva pagaršot. Es ļoti baidījos, bet es pagaršoju, viņš tiešām ir tāds interesants un garšo nedaudz pēc mātes krūts piena, kad mamma baro mazulīti. Ja? Un tad jūs iedomājaties, cik tur daudz visa kā vērtīgi, un tas viss ir ielikts šajos skaistumkopšanas produktos. Es pati personīgi lietoju šos intīmās mazgāšanas gēles ēzeļu pienu. Perfekti. Viņš arī piena sēnai, kam ir ļoti aktīva, aktuāla piena sēnes problēma, šīs ļoti, ļoti palīdzēs. Dušas gēles arī mīkstinās, pabaros šo ādu dienas nakts krēmi ar antiēģu iedarbību mammai. Pirmie, ko es uzdāvināju, viņai ļoti patika. Tāpat tās šampūns reiz ar pienu un ķermeņa pieniņš, kas arī ir fantastisks produkts. Viņi smaržo visi viegli, un es teiktu, ka viņi visi ir tā kā fluīdi. Tie nav krēmi tādā krēma konsistencē, vairāk kā fluīds, viegls, maigs, barojošs un skaists. Tad ir aloe vera līnija, un aloe vera līniju es pielīdzinu vienmēr tam, kad viņa būs vieglāka, viņa būs vairāk tāda atsvaidzinoša, un tiem, kas ir aloe vera mīļi, kam patīk ļoti aloe vera visādāk, kā viņa pirmkārt smaržo, un tās visas īpašības mitrinošās, un aloe vera arī, protams, tā, ka mēs apsauļojamies ļoti, ļoti saulē. Es atceros savu pirmo ceļojumu uz Tenerife, es ļoti apdegu, un tam man ieteica vienkārši aloe vera krēmu, kā viņš man palīdzēja, man visu momentā palika mierīgs, brūns un nekāda āda man nenogāja. Un līdz ar to es arī biju pārlaimīga, ka mums ir aloe vera līnija, kas ir bagātīga. Un tātad es minēšu vairākas līnijas tagad uz priekšu, un jūs redzēsiet to, kad atkārtojās šie produkti, jo visās līnijās gandrīz ir šampūni, matu maskas, sejas krēmi, acu krēmi, sejas maskas vēl. Tad ir šis bija aloe vera gēls, ko es minēju pēc sauļošanās uzsmērēt ļoti atvieglos uzreiz ādu. Viņš 98% aloe vera gēls, tīrs, jā. Šis ir pirmās palīdzības sprejs visiem nobarāzumiem, kukaiņu kodumiem, visam iespējamam. Es pat uz zilumiem meitenēm sapūšu uz vatītes šo te spreju un lieku klāt pie zilumiem. Un ļoti smuki. Un visādi citādi, kad mums arī sakož vasarā kaut kādi knišļi spūšam virsū, viņš dezinficē, un starp citu viņš arī ļoti forši mitrina, kad nomazgā seju, pēc tam pēc visiem tonikiem, šiku sapūst vēl seju un ļoti forši pamitrinās. Roku krēms, ķermeņa krēms un par šo šampūnu minot vēl. Tas ir domāts, ka cilvēkiem, kas mazgā bieži matus, tad jums ir šis te aloe vera biežai matu mazgāšanai šampūns. Šeit ir vēl zobpastas, gan baltinoša, gan jutīgiem zobiem, un mutes skalojamais līdzeklis tad ir aloe vera. Šī būs argana eļas līnija. Arganēļas līnija ir bagātināta ar arganēļu, kā jau tas priekšā pateikts, un šī būs izteikti sausai ādai, izteikti sausiem matiem, tāda barojoša, forša, krēmīga, smaržīga līnija, kas ietver arī sevi ķermeņa krēms, duša želejas, kāju krēms, roku krēms, sejas maskas, sejas krēms. Šīs matu maskas ir fantastiskas, es viņas lietoju, es viņas dievinu vienkārši, viņas ir tiešām, tiešām burvīgas, iesaku katram pamēģināt. Tāpat tās matu kondicionieris un šampūns, šie būs tiešām izteikti sausiem matiem, es izmazgāju kādas 3 reizes matus ar šo visu komplektu, man viņi sāka ātri taukoties, jo viņi bija ātri pabaroti jau, ja, un tad es pārgāju uz citu šampūnu, bet matu maskas es pāris reizes nedēļā ielieku. Tāpat tās arī roku mazgāšanas ziembes, intīmās mazgāšanas gēls, un šī matu eļļa ir fantastiska. Arī viņa ir bagātināta ar arganeļu, vitamīnu E, linsāklu eļļu, un viņu tieši, es arī viņu lietoju ikdienā, un tāpēc arī varu saukt tos produktus, kurus es tiešām atzīstu, ka viņi ir fantastiski. Ja būs kādi jautājumi, droši jautājiet pēc tam arī par konkrētajām līnijām un produktiem. Līnija ar nīma eļļu.
šis arī ir jaunums mums visiem, jo mēs agrāk neviens īsti nesam dzirdējuši par šo nīma augli, kurš rekur izskatās pēc olīvēm. Viņš ir ar maģiskām, es tiešām nebaidos šī vārda, maģiskām spējām, jo šie krēmi, šie sejas krēmi un tīra nīma eļļa dara maģiskas lietas. Viņi tiešām spēj sārstēt, sadziedēt, ne sārstēt, sadziedēt rētas, visus dermatītus, psoriāzes, pat esmu tam piemērs, jo man šeit uz rokas metās visu laiku kaut kādi sausumi, īpaši aprauj vējā. Šobrīd ejot detoksu, man ķermenis sit kaut ko ārā, man visa roka šeit bija, nu jau palikusi, viņa ir sausa, un es uzreiz nīmēļu, nīmēļas roku krēmu, un man viss ir nomierinājies. Ja nebūtu man bijusi nīmēļa, visticamāk, es nonāktu līdz tam, kā agrāk es tur nonācu, vienmēr līdz hormonālajām ziedēm, kas ir ar recepti. Vienīgais, kas man palīdzēja uz to mirkli, kamēr es viņas lietoju. Šobrīd nīmeļa ir tiešām mans glābējs, jo, kā es minēju, es esmu zobu higieniste, kas strādā 5 reizes mēnesī, un man no cimdiem arī ir šī reakcija, un tad nīmeļas roku krēms man palīdz, bet tad, kad ir riktīgs sāsinājums, tad nāk tīra nīmeļa. Tas pats arī sejai, kā es minēju, tiem, kam ir arī izteiktas šīs pūtītes, un tādas var mēģināt to salicilskābes līniju un papildus lietot šo te sejas krēmu ar nīmeļu, kas arī smuki sadziedēs. Jo viņas arī ir pret parazītiem, tā nīmeļa domāt, un visa šī līnija pret parazītu, atjaunojoša, dziedējoša un visādi citādi, kas palīdz uzlabot to ādas stāvokli. Un tāpat tās arī ir roku ziepes, kuras mēs arī mājās iekļaujam. Un Matildei ir vienmēr tāds joks, viņa atnāk mājās. Es saku, rokas jānomazgā, viņa saka, zaļās ziepes. Es saku, zaļās ziepes, jo viņām ir dezinfekcija klāta arī, nu, kas tas nīma augurs vienkārši dezinficē, kā es minēju, pret sēnīšu, pret parazītu, pret mikroba iedarbība viņam ir. Un tāpat ir dušas želeja cilvēkiem, kam viss ķermenis ir šajās psoriāzēs. Viņam ir vienkārši jāizvēlās visi šie produkti no nīmeļas. Un roku krēms man ļoti patīk. Katru vakaru es viņu smērēju darbā arī visu laiku. Ķermeņa krēms, šampūns, intīmās mazgāšanas gēls, arī tātad ar šo nīma eļu. Un redzat, visur ir šie biocertitālija certifikāti, jo, kā es minēju, tam visam pamatā ir vienkārši augu eļļas. Ja, smuki, forši, dabīgi produkti. Gliemeža mucīna līnija, tas ir gliemeža mucīns ir tas, kad gliemezītes aizrāpo, pēc viņa paliek tās gļotas, tas viss tiek savākts un tas viss tiek ielikts iekšā šajos te produktos un magic. Un notiek vēl viens magic, jo tie produkti tā tad ir fantastiski, viņi ir ar anti-aging iedarbību, protams, pret novecošanos, viņi ir izgaismojoši, ja ir kaut kādi šie te pigmentācijas plankumi izgaismojoši, un daudz dažādas vēl šīs te viņiem īpašības mitrinoši un atsvaidzinoši, tonizējoši un visādi šie produkti. Un arī tāpat tās dušas želeja, ķermeņa krēms, roku krēms, kāju krēms, sejas krēms, kas arī ir ļoti labs, acu krēms, tātad, kā es minēju, izgaismojošs, tātad visi tumšie loki zem acīm, tātad ir jāizvēlās šis te gliemeža mucīna acu krēms. Sejas maska, sejas mazgāšanas gēls, matu maska, un šīs te ir viens no maniem mīļākajiem produktiem. Leave in, aizmirsu, kā ir latviski, matu maska, kas tātad sprejs ir pēc matu mazgāšanas jāatstāja matos, viņa nav jāizskalo. Un tad viņai ir 10 iedarbības. Viņa aizsargās pret karstumu, palīdzēs nogludināt matus, palīdzēs viņiem pabaroties un vēl daudz, daudz, daudz kas cits, ko atkal var iepazīties šajā te katalogā. Un vēl svarīga nianse, ko viņš man ļoti palīdz pret ķeršanos. Šitien man ļoti ķerās, man ir matiem tā struktūra, ka mati ļoti ķerās, viņš palīdz arī pret to piņķerēšanos. Un ko es sapratu pēc vienām klientu dienām, ka es viņu visu laiku lietoju, un tad es lokoju matus ar Dysonu, un es saprotu, kāpēc tās lokas visu laiku stiepjās ārā, un izrādās viņai tā nogludināšā un izstiepjošā funkcija. Tātad es viņu nedrīkstu nemaz lietot, ja es lokoju matus, un tagad es sāku viņu nelietot tajās reizēs, aizstāt ar citiem produktiem, un tiešām tās lokas riktīgi turās. Un tagad tās, kad es taisnoju tos matus bišķiņi, tad es viņu, protams, ka sapūtu ļoti, ļoti bagātīgi. Tāpat tās kondicionieris, šampūns, roku ziepes, deokrēms, intīmās mazgāšanas gēls ar gliemežu mucīnu. Šī ir burvīga kopšanas matu līnija. Te ir rakstīts līnija pret matu izkrišanu. Es teiktu līnija pret matu izkrišanu un matu augšanas veicināšanas līnija. Ja produkti viena no pirmajiem, ko es izmēģināju, jo atnākot uz Čoganu, man Matildē bija tikai 3 mēneši, un es biju barošanas periodā, tikko nesen dzemdējusi, un es baidījos, ka man sāks krist ārā mati. Pirmais, ko es nopirku, bija šis te šampūns pret matu izkrišanu un matu šis te losjons. Un es vienkārši sāku mazgāt ar to šampūnu un losjonu visu laiku iekšā galvā.
Un, ziniet, es nenonācu līdz brīdim, kad man krīt ārā mati, man sāka šitien te augt visur ezītis maziņš, ka frizieši man paprasīja, tur šķērēm griez matus nost, kāpēc tev ir tādi, tev ir viss. Un es viņiem sāku stāstīt, un man tā frizierī tajā laikā teica, viņa saka, bļāviens, reāli, iedod man arī izmēģināt. Un es viņai iedodu to visu līniju, un viņai bija ļoti, ļoti labas atsauksmes. Es gan viņai teicu, žēl, ka tu nenobildēji pirms un pēc rezultātu, jo tā domājam mēs tikai tīkla mārketinga speciālisti, ka jānobildē pirms un pēc. Un viņi arī atzīmēja to, ka tirgū nav pieejami līdzīgi produkti. Ir ļoti, ļoti maz. Ir, man liekas, vienas tās placentas ampulas, neko citus vairs neesmu īsti tā redzējusi. Un mums tātad ir viens losjons, šampūns, ampulas, kas dod tādu foršu mentolīgu atsvaidzinošu sajūtu. Šis arī dos mentolīgu atsvaidzinošu sajūtu. Un ampulām ir daudz dažādas astoņi šie augi sastāvā, kas tātad veicinās matu augšanu, stiprinās tos matus, palīdzēs, kā man patīk teikt, atmodināt tos snaudošos folīkuļus, kas mums ir galvas ādā, kad ir plāni mati, piemēram, man liekas, kuri mani mati? Īstenībā tur guļ tie folīkuļi, viņus ir jāpamodina, lai viņi sāktu augt. Un tad, kad lieto šos produktus, šo līniju, tiešām pilna galva parādās ar maziem matiņiem, un tad tu staigā vienā brīdī tā, ka tu viņus nevar savākt, bet tavi mati aug. Tā kā šo es arī pavisam noteikti iesaku iztestēt, izmēģināt, un pēc tam iedot savu atsauksmi. Un tas, ka viņi smaržo ļoti skaisti, šampūns fantastiski smaržo un puto ļoti, ļoti labi. Augu eļļas, kā jau es pieskāros dažām, bet mums ir 100% augu eļļas, kas bija mans vienkārši tāds, ka es to ieraudzīju, kad es atnācu Čoganu kompāniju, man likās, ka Dievs, nu paldies tev par šo, jo agrāk es atļāvos sev nopirkt tikai saldo mandeļu eļļu, un ar to es arī visus darīju, smērēju ķermeni, un tā arī tikai apmēram svētku reizēs iepilināju ēterisko eļļu un smērēju, jo viņas man likās tik dārgas. Šobrīd, esot šajā kompānijā, es saprotu, ka Dievs, man viņām visām ir 50% atlaide, un es viņas varu kaut kādā lietu sev virsū vienkārši šitā uz galvas un priecāties. Un pie tam saldā mandeļu eļļa, kur ir pieejama arī 1 litra iepakojumā. Tātad es vienreiz nopērku šo stikla pudelīti skaisto, un pēc tam viņu visu laiku uzpildu tikai ar šo. Es gan esmu iemīlējusi saldo mandeļu eļļu ar smaržu aromātu 42. Un viņi ir fantastiski, viņi ir tik kaifīgi, un visiem, kam es dāvinu, viņi ir sajūsmā. Tā kā jūs arī pasūtiet noteikti saldo mandeļu eļļu ar 42. aromātu un izmēģiniet. Tāpat tās ir vīnokauliņu, kokosriekstu mandeļu eļļa arī, ja, kas paliek arī bieza augstumā stāvot, īpaši ziemā ir tā, ka dažkārt viņi nevar dabūt ārā, jo viņi vienkārši ir sacietējusi, viņi ir mainījusi konsistenci, un tas jau vien liecina par to, ka tās ir 100%-īgās eļļas. Avokādo, argane eļļa, pilnīgi tīra, un šo arī klienti abrīno, kāda mums ir cena šai argana eļļai, kas ir pieejama tāda pie mums džojoba eļļas, smērēju uz sejas, pēc mazgāšanas visu salieku, viņi ļoti ātri iesūcās, un viņi ir kā nesējas kosmētikai, ka palīdz uzsūkties visiem serumiem, krēmiem, un neatstāja to eļļaino sajūtu. Ja makadāmijas mežožīšu būs strijām, rētām, tādai ādai, kas ir jādziedē, teiksim tā, un manis minētā nīma eļļa, un viņi ir pieejama arī tādā mazā iepakojumā 5 ml rullītu, un tas man ir ļoti ērti, ko es smērēju uz savām ādas nepilnībām. Un tāpat baobaba kokvilnas sēklu eļļu, īsāk sakot, pilns komplekts un 100% naturālas, dabīgas, un līdz ar to, protams, viņām arī ir šie biosertifikāti. Mums būs jaunums pavisam drīz, šobrīd februārī vajadzētu iznākt jaunām eļļām, ēterisko eļļu maisījumiem 5 dažādiem, kur būs ēteriskās eļļas, man liekas, ka 5 dažādas sajauktas vienā pudelītē, un līdz ar to arī varēs skopt ķermeni, difūzēt, darīt visu, ko gribat ar šīm ēterisko eļļu maisījumiem. Un tāpat arī šie jaunumi būs Lolum, saucās mūsu eļļu līnija, Lolum. Un tad te var redzēt, ka tā būs kaut kāda revitalizējoša, ultra oil, un šīs mēs vēl neredzam. Šīs bildes mums ir uzņemtas Eiro event pasākumā, tātad tālumā no skatuves, kad prezentēju šos produktus, un, kā es minēju, drīz viņiem ir jābūt, un tad mēs arī atjaunosim šo slaidu, būsim izmēģinājuši un varēsim vairāk pastāstīt par šiem te produktiem. Bet šis visticamāk būs ķermeņa kopšanai, tad ar kaut kādu īpašību, kas tad vai revitalizēs, vai kaut ko vēl darīs. Nu, šis būs ļoti, ļoti interesanti. Ļoti plašā piedāvājumā ar make-up līniju. Arī šobrīd mana lūpu krāsa ir no šīs līnijas, un es varu runāt, cik es gribu, un es viņu nenorunāšu, jo viņi turēsies apmēram 6 stundas, un beigās es iešu un viņu ņemšu nost ar ūdens noturīgos kosmētikas noņēmēju, kas arī mums, starp citu, ir tas 3 vienā divfāžu noņēmējs, kas noņem ūdens noturīgo un šādu kosmētiku. Bez glutēna, bez parabēniem, un
vēl šī kosmētika ir bagātināta ar E-vitamīnu un aloe vera, un man patīk to piebilst, ka tas nozīmē, ka jūs krāsojaties ar make-upiem, jūs nebojājat sejas ādu, bet papildus viņu vēl tātad pabarojat un pamitrinat. Protams, kad es nevaru teikt par visu kosmētiku, jo es nekrāsojos. Vienīgais, ko es lietoju, ir skropstu tušu un lūpu krāsa un make-up bāze, kas ir fantastiski, kas arī izlīdzina sejas toni. Make-up bāzi arī noteikti iesaku. Mūsu peptiluks, jeb luks līnija sejas kopšanā, kas ir bagātināta ar peptīdiem. Un peptīdi ir tie foršie aģenti, kas mums atrod ādas nepilnības. Es neskaidrošu sīki smalki, kā viņi tur atbrīvojās, bet īsāk sakot, šī līnija arī ir viena no tām, kas ir noteikti jāizmēģina. Un es pati lietoju, un līdz ar to es priecājos par savu ādas stāvokli, un iespējams arī tas ir iemesls, kāpēc es varu atļauties nelietot kosmētiku, jo ja man būtu ļoti sliktā stāvoklī sejas āda, visticamāk, es visu laiku krāsotos. Ja? Bet šobrīd, kad man ir, es teiktu, skaista āda, man ļoti patīk. Un tas viss ir pateicoties Peptiluks līnijai. Un tāpat tās arī rekur ir rezultāti redzama, rekur sieviete, kas lietojusi ir peptiluks ikdienā, redzat, pilnīgi liekas, ka viņa ir kaut ko sevī sašpricējusi un kļuvusi jaunāka, starojošāka, jo peptiluks tiešām maģiski visu šo te spēja darbiņu veikt, un mums ir komandā forša meitene farmaceita, ar kuru mēs varētu uztaisīt atsevišķu webināru, kur viņa noteikti varētu pastāstīt gan par kolagēnu atsevišķi, gan par šiem te peptiluks krēmiem sejas kopšanā, kas ir, es teiktu, game changers, riktīgais, lai mēs uzlabotu savu stāvokli, kur arī redzat, kā izskatās šis te pirms un pēc. Izlīdzinās šīs krunkas, tiešām mēs paliekam jaunāki, skaistāki, starojošāki, un noteikti iesaku arī šo. Mūsu uztura bagātinātāji, šeit ir rakstīts notievēšanas produkti, bet es viņus saucu uztura bagātinātāji. Ātri izskriešu cauri, pastāstīšu, lai jūs saprotat, ka šis arī mums ir piedāvājumā. Dažādi ēdienreižu aizvietotāji, jeb gudrie kokteļi, proteīns, kas ir, viņš ir pirmkārt garšīgs, jo ir lazduriekstu un kokas riekstu, un šobrīd viņi ir uzlabotā formulā, kur ir klāt probiotiķi, un kas ir svarīgi, šis ir proteīna izolāts, un kā mūsu komandas trenere saka, ideāls piemērots sievietēm, sieviešu proteīns, jo viņš ļoti labi strādā mūsu organismā. Un otrs tas, ka dzerot šo proteīnu, jūs neuzbūvēsiet sev masu, jo daudziem ir sajūta, ka, ja es dzeršu proteīnu, es dabūšu daudz muskuļus, es negribu tāds būt, tā nebūs. Proteīnam tur ir ļoti daudz pievienoto vērtību, vitamīnu. Un ikdienā, ja jūs pietiekoši neuzņemat šos proteīnus, neēdat gaļu, tad šis ir atsevišķi jāuzņem, un šos noteikti iesakam, jo, kā es minēju, šī trenera atzina no visa tā, kas tirgu ir pieejams, ka šiem ir tiešām ļoti, ļoti labs sastāvs. Lietoju un iesaku. Tad ir dažādākas zupas. Šīs es neesmu lietojusi un negribu un neiesaku parasti, bet varbūt kāds mēģinājis, un te ir redzat vegānā tā zupa vegāniem cilvēkiem, tātad vai kādam, kam ir diētas īpatnības, tad šis būtu labs risinājums. Drenfāst ir tas, kas drenē lieko starpšūnu šķidrumu no mūsu organisma dažādu funkciju, ja, kas palīdz novērst tūsku un visu pārējo. Par šo arī var iespēju uzzināt vairāk. Aloe vera dzērieni, kas palīdz kustēties mūsu zarnu traktam, attīra zarnu barkstiņas, lai viņas nepielīp, lai mēs spējam uzņemt visas uzturvielas. Ļoti forši man palīdzēja pret vēdera pūšanos, tad, kad es neievēroju savu detoksu, man viņš ļoti noderēja. Tad ir uzturu bagātinātāji daudos stikos, My Brain ir smadzeņu darbībai, Virilgēl būs vīriešiem tonizējošs, Skinel, tas ir kolagēns, kas ir šeit arī, to pastāstīšu. Speed Sleep, mans mīļākais produkts ir miegam. Es viņu izdzeru 20 minūtes nakts pirms miega, un es vienkārši guļu tā kā bebītis. Apmēram 20 minūtes, kāpēc saku, jo tajā brīdī paliek tāda sajūta, ka kājas ir mīkstas un viss tev ir jāiet čučēt, ja? Un ir multigēlvīt, kas ir multivitamīnu gēls. Skinēla kolagēns ir mūsu vitamīnu komplekss, kurš ir ne tikai kolagēns, tur ir 12,4 grami kolagēna, papildus vēl daudz un dažādi vitamīni. Ja gribat uzzināt arī par šos sīkāk, rakstiet savam konsultantam vai nākat komandā uzreiz un jau iepazīstaties un pasūtat visus šos produktus vienā cēlienā. Sorstop būs augstēšanās, čolstop ir holesterīnam, vīriešiem, sieviešiem, lipolos tauku dedzināšanai, garsīmaks arī palīdz tieviešanas procesā. Kapsula, kura satur spirulīnu, glikomanānu, lai piedod Rūta, ja klausās. Īsāk sakot, daudz dažādas šos te vērtīgās vielas, kas palīdz mūsu organismam, viņš vienkārši uzbriest vēderā, un mums negribas tik daudz ēst.
Un līdz ar to tādējādi mēs ierobežojam savu rīšanu, ja tā var teikt. Un vēl dažādi uztura bagātinātāji. Klejas ir mūsu saules brilles, kas arī ir iedvesmotas no dažādiem pasaulē slaveniem brendiem, un tāpēc viņām ir līdzība. Ļoti laba kvalitāte, ļoti skaistas izsmalcinātas par ļoti, ļoti labu cenu. Mājas kopšanas līnija slēpjas zem nosaukuma Brilhome, un šeit mēs redzam softenerus, kas ir veļas mīkstinātāji, saucamie superkoncentrāti, tā mazā pudelīte pietiek 100 reizēm. Burvju švamītes, jeb kā man viņas patīk saukt par dzēšgumijām, ar viņām var nodzēst, notīrīt visu, ko vien vajaga. Un trauku mazgāšanas līdzekļi man arī ļoti patīk, jo, kā es minēju, mana alerģiskā āda, es nevaru ne fērijus, neko patiesībā man tirgū ļoti grūti bija atrast piemērotu līdzekli, lai es varu nomazgāt kādu traukus, mums trauku mašīna, bet dažkārt es mazgāju ar rokām un švami, lai man neciestu tā āda. Un šeit ir ar gliemežu mucīnu, kas man ļoti, ļoti patīk. Aloe vera bambus un gliemežu mucīnas papildus pievienots. Un viņš kopja manu ādu vēl papildus. Visa mājas kopšanas līnija ļoti, ļoti plašā piedāvājumā, kas ir veļas mazgāšanas līdzekļi baltai, krāsainai, melnai veļai. Viņi fantastiski smaržo, arī tikai puskorķītis vajadzīgs uz visu veļas mašīnu, super koncentrāti 50 mazgāšanas reizēm. Mīkstinātājs, ko es minēju, tad ir Perfect Koto, kas ir šīm te grīdu kopšanai, Brill Parket arī grīdām, dzīvniekiem virsmu tīrīšanai ar dezinfekcijas efektu, tad ir grīdas mazgājumie līdzekļi, cauruļu granulas, kas attaisa vaļā jebkurus aizdambējumus, visus matus, kas tur sakrājušies, ēdienu tauki, pārpalikumi, viņš visu izšķīdina un atrauj vaļā tās trubes. Šo es arī noteikti iesaku jums pamēģināt pasūtīt kā pirmo produktu, ja un iztestēt. Nerūsējošā tērauda, leduskapim visas smakas spēlējumus noņem, īpaši, ja jums ir kaut vasarnīca, traileris, kemperis, perfekts līdzeklis, kurš tieši palīdzēs, ja nostāvējies tātad tukša leduskapis dabūt ārā to smaku. Firecleans ir kamīniem, kamīnu stikliem, Brill Bright koka virsmām, ādas mēbelēm, visam fantastiski smaržo, viens no maniem mīļākajiem līdzekļiem. Brill Grill ir cepeškrāsnīm, grilliem, piedegušām pannām, katliem. Brill Grīz universāls tīrīšanas līdzeklis, ar kuru pat var mazgāt drēbes, traipainas, netīras, izņems visu ārā. Brill Growth ir flīžu šuvēm un izteiktam kaļķekmenim. Shiny Fridge atkal ir leduskapim, Brill Glass būs stiklam, spoguļiem, visām virsmām, un viņš neatstāja pirkstu nospiedumus. Brill Bath vannas istabas kopšanai, gludekļiem, Smela Way būs tas, kas novāc smakas, ja jums nāk, pieņemsim smaka visu laiku ārā no trubām, iesaku sākumā iztīrīt ar turbodreinu un pēc tam ieliet šo un būs perfekti. Severdish trauku mazgājumai mašīnai ideāli izmazgā. Brill WC vannas istabas jebkurai kopšanai, kur ir īpaši tie dzeltenie pleķi. Jā, viņš ir ar balinošu efektu. Mums pašiem bija problēma, ka mēs ievācāmies mājā, nebija filtri, dzelžains ūdens salkastos nenormāls, un viss bija briesmīgi izskatījās. Mēs visu notīrījām ar šo Brill WC perfekti. Seivervaša veļas mašīnai ideāls, un Brill Coffee ir šīm te kafijas aprātiem. HCCP certifikāts, tas nozīmē to, ka šī produkti ir droši, un viņus var lietot slimnīcās, bērndārzās, ēstuvēs, skolās, īsāk sakot, visur. Tas HCCP certifikāts ir ļoti, ļoti, ļoti liela kvalitātes zīme mūsu telpu kopšanas produktiem. Šeit ir pāris rezultāti. Ko spēj izdarīt šis te, kas ir cepeškrāsnīm grilliem, Brill Grill saucamais. Fugaklīn agrāk viņš saucās, šobrīd tas ir Brill Growth, kas tīra reku flīžu šuvis, redzat, bija netīras, tagad visas smukas tīras. Degrīzers, ja Brill Grīz pirms un pēc arī dīvānus ļoti labi var iztīrīt. Reku vēlreiz flīžu šuvju, reku perfekti iztīrīts. Atkal šis būs visticamāk oven, jeb šis Brill Grill, kas notīrīs šo te plīti. Nu, un rekur arī pannas. Piedegusi šāda panna ar šo te oven tīrīšanas līdzekļu, ja Brill Grill perfekti visu šito var izdarīt. Tiešām tas viss strādā pārbaudīts. Dzīvnieku kopšanas līnija, šuņu šampūns, kas fantastiski smaržo, bagātināts ar nīma eļļu. Atcerieties, teicu, pret parazītiem, pret sēnīšu, tātad dzīvniekiem ir tie parazīti diezgan var tur būt iekšā, un tad regulāri mazgājot nīma eļļa palīdzēs, aloe vera mitrinās arī to ādu apakšā, un es izmazgāju Daisy, mūsu suni, kas ir takšveidīgais, viņai tāda cieta tās palva, Dievs, cik viņa bija mīksta, fantastiska vienkārši. Man ļoti patīk šis šampūns, ļoti. Tad ir spray atsevišķi, kas ir visiem kukaiņiem, ērcēm, blusām un visam pārējiem. Arī cilvēki var pūst, pieņemsim, ejot uz mežu vai kaut kur zālē pļavā, lai tās ērces nelien klāt.
Pavisam vienkārši noslēpums, nīma eļļa, sarkanais tīmus, ēteriskās eļļas un aloe vera ir sastāvā, kas nepatīk tiem grauzējiem. Nekādas tur nav jāpūš šitie indīgie, trakie pūšamie. Mums arī ir pretodus pareizs, kas ir arī ar šīm ēteriskajām eļļām. Un tad ir suņu austiņām tīrīšanas līdzeklis, suņu smaržas, kas arī ir ļoti foršas uz ēteriskajām eļļām un talku balstītas. Un. Un kas mums te vēl bija? Jā, austiņām pateicu, jā, dzīvnieku tīrīšanai. Tā kā čopet arī ir mūsu suņu kopšanas. Kā jau es minēju, mazuļiem un bērniņiem līnija ir bagātināta ar auzu ekstraktiem aloe vera, kas tātad pabaros to ādu, mitrinās. Papildus mums vēl ir šāds te tieši utīm šampūns, kurš arī ir bagātināts ar nīma eļu. Un šo šampūnu var lietot arī pieaugušie cilvēki, tātad, kuriem nevis utis, bet ir problemātiska āda, kas lobās, sāp, tātad šī psoriāzes skartā, un arī palīdzēs uzlabot to stāvokli. Un, kā es minēju, viņš ļoti, ļoti forši smaržo visu šī bērnu kopšanas līniju, lietoja arī savai mazulītei. Cepumi. Šie ļoti garšīgi, viņi ir tradicionālie itāļu cepumi, tarralli, vai kā viņi tur pareizi saucās. Es teiktu, līdzīgs kaut kas siera un smilšu cepumu apvienojums. Dažādas garšas, picas, pipari, tad tur ir tuncis, sīpoli, ļoti garšīgi. Es viņus iekļauju parasti siera platēs, kad mums nāk ciemiņi. Šīs desas cietas žāvētās, tad ir kafijas pupiņas, stiprās klasiskās, un daudz dažādas kafijas kapsulas, kuras atbalsta arī šis te Dolce Gusto aparāts, kas visvairāk arī cilvēkiem mājās ir, un dažādas garšas, tur Baileys, kafē latē, karstā šokolāde, vienredžu piens, mojitos, Aperol Spritz, kas ir malkojami augstā veidā vasarā ar ledu kopā, un daudz, daudz, daudz citas garšas, un es izvēlos arī dzert šo te kapsulu kafiju, tad, kad es lietoju vēl kafiju, un mums arī ir bez kofeīna kafija, ko es esmu tagad pasūtījusi, jo es esmu detoksā 2 nedēļas un atteikusies no kafijas, līdz ar to es testēšu mūsu bez kofeīna kafiju, jo ļoti labas atsauksmes no mūsu partneriem un klientiem tieši par mūsu bez kofeīna kafiju, ja? Tā kā šīs būs no garšīgās sadaļas, un par produktiem laikam tas arī šobrīd ir viss. Kas tad ir ieguvums tam, ja jūs kļūstat par šo te partneri, jeb daļu no mūsu komandas, daļu no Goldtribe komandas, jūs saņemat 30 līdz 50% atlaidi visam Čogan sortimentam, vairāk kā 4000 produktu, kā es minēju, ja? Piemēram, došu piemēru ar luks klases smaržām. Jums kā klientam, ja jūs šobrīd esat klients vai vienkārši interesants, ja jūs gribat pie manis pasūtīt vai kāda konsultanta luks klases smaržas, jums tas maksās 52 eiro. Man kā partnerim šīs smaržas maksā 26 eiro, uz pusi lētāk, tātad 50% atlaide. Tātad jūs man iedosiet 52 eiro, es veikalā samaksāšu 26 man uzreiz paliks uz rokas. Klients izveido pasūtījumu uz 100 eiro, pasūtot, piemēram, smaržas, 3 smaržas viņš pasūta 100 eiro, es nopelnu uzreiz 50 eiro no šī pasūtījuma. Plus es pasūtu veikalā produktus, man krājās punkti no apgrozījuma, un man kompānija vēl samaksā par to, ka es iepērkos tajā veikalā un stāstu cilvēkiem par produktu. Aktīvā peļņa ir no katra pārdotā produkta 30 līdz 50%. Pasīvā peļņa ir tas, kas nāk no kompānijas, tad, kad veidojam šo apgrozījumu, pērkam produktus, veidojam komandu, to es tūlītās tālāk arī pastāstīšu. 100% peļņa no tiešajām pārdošanām. Tas, ko es minēju, tātad 26 eiro tu samaksā veikalā, 26 eiro tu sev uzreiz arī nopelni atpakaļ, un tas sanāk tā, ka tu esi win-win moments. Ja? Es ceru, ka jūs sapratāt, ja ne, tad jautājiet droši čatā varat rakstīt, es beigās atbildēšu uz jautājumiem. Protams, ka jūs varat veidot savu izplatīšanas tīklu, jeb komandu, un veidojot komandu izplatīšanas tīklu, protams, ka tas apgrozījums ir lielāks, un līdz ar to jūsu peļņa tā pasīvā ir vēl lielāka. Un saņemiet ienākumus, par kuriem izlemiet pats, palīdzība un apmācības no komandas. Tas ir ļoti svarīgs punkts, jo arī mūsu Goldtribe komandā katru otrdienu 7:00 ir dažādas apmācības, pārdošanā, komandas veidošanā, sociālajos tīklos, īsāk sakot, viss kaut kas. Un tāpat mums arī ir apmācību bāze, jeb Zoom ieraksti, kuri būs jums pieejami. Tad, ja jūs pievienojaties komandā, jums tiek iedoti visi moduļi soli pa solim, ko kā darīt, kā sākt, tāpat mentora atbalsts, mans atbalsts kā augstāk stāvošā mentora. Tāpēc nevajag nekad teikt, es jau nemācīšu, es neko nesaprotu no tīkla mārketinga. Tas ir ideāli tieši, ja tu nesaproti, tad tev ir jānāk, jo šeit visu iemācīsies. Jo arī es pirms šiem 2 gadiem, vairāk kā 2 gadiem izrādās neko nesapratu par tīkla mārketingu. Šobrīd jau es
jūtos kā zivs ūdenī, jo es visu laiku nepārtraukti mācos, mācu komandu, palīdzu attīstīties un visu laiku arī esmu blakus. Tāpat arī no kompānijas mums ir īpašie piedāvājumi, atlaides katru mēnesi un jauni aromāti iznāk katru otro mēnesi aptuveni. Un šobrīd gaidām arī jaunu aromātu 144, kurš solās būt ļoti skaists. Un tāpat tās ir neierobežotas peļņas iespējas. Īsāk sakot, šeit nav absolūti nekādu griestu tam, cik jūs varat pelnīt. Ja jūs izlemjat produktu pirkt sev tikai ar atlaidi un piedāvāt ģimenei draugiem, tad jūs esat tas saucamais pārdevējs, un visi jūs izmantojat šo priekšrocību 30 līdz 50% atlaidi, un tādā veidā pelnat papildus mēnesī nopelnat 100-200 eiro. Superīgi! Tā ir liela nauda papildus mēnesī no tā, ka jūs tikai bišķiņ kādam pastāstat, piedāvājat. Ja? Ja gribas iet nopietnāk, tad ir jāveido jau tā komanda, ja? Vai arī nopietnāk, tad jātirgo tas produkts, jāreklamē, jāstāsta, jārāda. Kā veidojās komanda? Esat jūs uzaicinat vienu, divus, trīs cilvēkus savā saucamajā pirmajā līnijā, un iemāciet to pašu izdarīt saviem šiem te cilvēkiem, lai viņi uzaicina arī katrs pa diviem cilvēkiem. Tad šie cilvēki uzaicinās, un tādējādi veidojās tas tīkls, un jūs apaugat ar to komandu, ar tiem cilvēkiem, un tādējādi pelnat arī no šīs te komandas, ka jūs viņu vadat, apmācat un veidojat. Forši riktīgi. Nu, lūk, un kā izskatās tie pasīvie ienākumi. Tātad viens aktīvais, ko jūs pārdodat, nopelnat, un pasīvais ir no tā apgrozījuma. Pirmā kvalifikācija, kas ir 4%, kas ir 500 punkti. 500 punkti, tas būs vidēji kaut kāds 600 eiro plus mīnus apgrozījums jums mēnesī, un jums par to nopelnīsiet jau aptuveni, tātad jau cik tur kaut kāds 500 eiro, piemēram, aktīvi pārdodot, un kompānija jums vēl samaksās 45 eiro. 8% tie jau būs 200, tālāk jau redzat, kā aug tās kvalifikācijas aug, jo tie procenti ir apgrozījums no jūsu un jūsu komandas kopējā punktu skaita. Ja? Akmeņu klubā ametistā jau redzat, aiziet tūkstošos, Oniks kvalifikācijā jau arī uz augšu ejam. Es varu atklāt noslēpumu, pateikt, kurā kvalifikācijā es esmu. Es esmu šajā te Oniks kvalifikācijā 25%, un tas čeks ir bijis pat 6,6 tūkstoši eiro mēnesī. Un tas plus ir tas, ka, pieņemsim, mēs nopelnam to naudiņu, nākamajā mēnesī mums viņa paliek kā iekšējā kontā naudiņu, pa kuru mēs visu laiku varam pirkt, un viss, kas paliek pāri, mums to visu izmaksā uz kartes, kā reālu naudu. Ja? Tātad vienu mēnesi mēs visu laiku viņu varam tērēt, un nākamajā mēnesī, kas paliek pāri, mums viņu izmaksā. Un tie cipari ir reāli. Protams, ka sākumā, kamēr jūs neesat gatavs būvēt lielu komandu, jūs esat kaut kur šeit, bet ļoti ātri var nonākt arī šeit, šeit un šeit. Ja jūs esat gatavs un gatavs strādāt un investēt savu laiku un visu pārējo. Paldies par uzmanību!